Labrīt visiem! Nu, te ir mana tā doma, ot šādus grādus briesmīgus pamatu, apakšu, es nezinu, tur defektus. Es mēģināšu salabot ar diezgan šķīdu betonu. Elementāra distance no tehnoloģijas, principā tas skrūve, kuru es ieskrūvē un kurā atdurās pret to betonu. Nu, tā, es tad visas tās vietiņas apstrādāju, manuprāt, jā, nu, tā vienkārši kontekstam, tā kā, tu no rīta pamodies, aizbrauc uz darbu, ar riteni pārsēdies uz riteni no Jūglas uz centram 10 km, pastrādā, pēc tam atpakaļ 10 km ar riteni atbrauc. Tad tu, labi, tur slapš, vējš, lietas, viss kārtībā, sajūti, ka dzīves ir okei. Un tad tev iegribējas bišķi pastrādāt. Kāpēc betonēt visu to līniju? Sveiks visiem! Nezinu, trešais dublis faktiski. Pirmo reizi izslēgts bija mikrofons, otru reizi galva bija nogriezt. Trešo reizi mēģināšu izstāstīt jums to. Jūs nedzirdējat, es jau dzirdēju. Bet domāju tāda. Kā ir saprotams, šeit nedzīvojam, tā teikt. Līdz šīm nebija apdzīvota ēka, bet domāju kādu, lai te varētu atrasties normālā režīmā, ziema, vasara, kur brīdi. Kas ir pamatā? Pamatā ir pamati un grīdas. Pamatos šeit ir nelielā defekti, notika, tā teikt, ietekme no salnam, ietekme no atklosnēm. Notika tas, kas notika ar buģi, ar pamatiem, un bija izdobumi, tādi, un jau diezgan pamatīgi iegāja iekšā. Kaut kur kādas citas sienas man sanāca vienkārši to aizpaktelēt, un tā arī būs. Tā un tā siena tā arī palikšot, tur nekas tāds. Šeit ir briesmīgākaks, viss ir izskatījās. To špaktelēt tik viegli nesanāca. Līdz ar to es izdomāju, ka taisīšu tādus vēģņus. Bet tos lielu attālumu arī negribēju neko tādu pamatīgu mainīt. Man vienkārši bija vajadzīgs tāds slānis, 2 centimetru slāni, bet iekšpuse, protams, tur ir tāds iedobas, kurš visu tāds betons nāk iekšā. Ko es daru? Paņēmu, kas man bija iespējams paņemt, piestiprināju iekšā kokus, lai apakšā to sturētu, svīra sanāk šeit. Paņēmu alumīnijas tādu stiprinājumus, ļoti ērts, ārts. Un šeit iekšā, lai to attālumu regulētu, noregulētu, vienkārši melnas, es vienmēr aizmirstu tos nosaukumus, skrūvs, melnas skrūvs. Un viss tas ir diezgan stipri turās. Vietas, kur ir iespēja izteikt tām betonam, es vienkārši paņēmu montāžu puti, visklētāku, kura bija. Un tagad es lēnam šeit leju iekšā. Līdz tam bija smukāk, tagad bišķi steidzos. Mēģinu to iedabūt iekšā. Protams, varbūt tas nav tik pateicīgs darbs, nav tik smuks, bet rezultāts, es teikšu, ka blakus ir redzams, rezultāts ir labs. Vienīgais jāizmanto kaut kāda vibrējuša ierīce. Es paņēmu vienkārši slīpmašīnu, noņēmu slipu papīru un tā iedabūju iekšā to betonu. Tad kādu reizi, protams, man ir sanāk sava recepte, toreiz neveiksmīga recepte, jo bija vajadzēja bišku viņu dabūt, lai ieteikt vieglāk. Tas arī nav labi, jo tā konsistence, kura bija iepriekš, viņa bija krietni labāka. Šeit tagad būs daudz roka darba. Tāds ir tas uzdevums, jo rezultāta man jāsaņem attiecīgs tāds slānis,
aizsegslānis, kura es pēc tam noteikti arī hidroizolēšu. Un kāpēc es neliku iekšā kaut kādus armējumus? Tāpēc, ka pats par sevi viņš ir tajā slāni nebūs pietiekoši, bet kaut ko griezt iekšā, urbēt iekšā tajā jau traumētā betāna, tā teikt, traumēties pamatos negribēju. Jo, manuprāt, tas varētu arī paaugstināt to eroziju un rezultāts nebūtu tas, kuru varbūt kāds sagaida. Šitais tagad ir gadījums nav tas labākais, jo betonu vajadzēja man bišku šķirāku.